ka es domāju par to, kāpēc es gribu gleznot zirgus, ko man viņi nozīmē, un ko es gribu runāt vai ko es gribu attēlot, ir tā satikšanās ar zirgu, kas manā pieredzē ir kaut kas ļoti mistisks, jo tas zirgs, tā kā es ik pa laikam aizbraucu pie zirgiem, man mācīja arī, kā ar viņiem komunicēt. Negluži telepātiski, bet to varētu tā nosaukt. Un kas man fascinēja, ka pirmo reizi, kad es to mēģināju darīt, man likās, es tagad runāšu ar zirgu. Un tur visādi ego uzpeld un arī bailes un tā zirga klātbūtnē, tas viss vienkārši tiek izdzēsts. Tā kā tad satikt tādu viedo skolotāju, kurš māca būt klātesošam, just sevi, just to otru, un tā ir tāda pārpasaulīga pieredze. Tas tiešām tāds mītiskais tēls, lielais skolotājs, ar kuru mēs nevaram sarunāties caur valodu, bet komunikācija notiek caur ķermeni, caur kaut kādu